Labdien, mīļie draugi! Mums šodien tik tiešām pagodināja ar savu klātbūtni ļoti īpašs cilvēks. Un ļoti daudz par viņu runā kā par atpazīstamu publisko personu, bet es tiešām ļoti gribētu šobrīd uzzināt, kas tevi padarīja par tevi. Līdz ar to parunāt par Kristapu, pirms viņš kļūtu par atpazīstamu publisko Kristapu Zuti. Varam? Protams, var mēģināt sveiki. Čau! Tādu pieteikumu jāsaraksta pilnīgi. Klau, es internetā atradu, kas man bija nezināms līdz šim, ka bieži vien tu sevi pozicionē kā Kristaps no Sabils. Ja tiešām esi no Sabils? Relatīvi es Sabilē nodzīvoju kaut kādus 2 gadus no savas dzīves tādā pilnībā. Un tas, kāpēc es sev pozicionēju kā no Sabilas, vairāk ir aiz tā, ka tur ļoti daudz draugi ir un tur es esmu droši vien kaut kādā mērā izveidojies par personību, tāpēc es tā teicu, Zutis no Sabilas. Kurzemnieki, sveiciens. Bet skola tev kur bija? Viss kaut kur. Sāku Friču brīvzemnieku pamatskolā pusgadu, jo tur bija 2. grupā jāiet, man nepatika. Tad pēc tam es mācījos Imants Latviešu ģimnāzijā līdz 4. klasē, kas tagad ir Rīgas Imants vidusskola. Pēc Imants Latviešu ģimnāzijas es mācījos Sabilas vidusskolā 2 gadus, pēc tam es mācījos Āgenskalna ģimnāzijā, kas tagad ir Rīgas valsts vācu ģimnāzija, un pēc tam es mācījos Rīgas un Tirzniecības un turisma skolā, tā kā pēc 9. 1. līdz 4. kursu vidējā profesionālā, kas bija tā kā koledžs tāds. Mēs bijām pirmie turisma pakalpojumu komercdarbinieki, tāpēc mums bija ļoti dāsns finansējums, ko kaut kādā mērā sanāca apgūt arī mums kā audzēkņiem, ne tikai skolai un administrācijai. Tas bija tāds interesants piedzīvojums. Tie 4 gadi mācījos, es tur diezgan maz, bet kaut ko es tur iemācījos gan dzīves jomā, gan tā. Tad es pabeidzu kad es pabeidzu koledžu, tad es mēģināju Valmierā mācīties Vidzemes augstskolā neklātienē. To, ko es biju mācījies koledžā, un man bija vēlreiz jāmācās tas pats. Un es tajā laikā biju melnstrādnieks Baltikovā, un man apnika. Es pēc kaut kādu laiku tur pēc vienas konflikta situācijas nolēmu vairs nemācīties. Tad es pēc kādu laiku uzsāku savu uzņēmēju darbību, un tad es mēģināju vēlreiz mācīties turībā. Tur man vēl ātrāk apnika nekā Vidzemes augstskolā. Interesanta pieredze. Zini, klausoties, cik bieži tu mainies skolas, uzreiz gribas uzdot jautājumus, kāpēc tu tik bieži mainies skolas? Man bija vairāk iemeslu. Ģimenē bija tāda drusi nestabilitāte kaut kādās situācijās. Tas droši vien lika arī mainīt uzvedību, viss kopā. Es gribēju jautāt, tu biji līderis vai tu no malas novēroji, kas notiek? Nezinu. Negribu tā teikt par sevi, saukt sevi par līderi, bet malā baigas. Tas, kas šo organizē visas tas ķibeles. Lai mācītos citur, ne viss bija no manis atkarīgs. Dažādi faktori. Es arī 2. un 3. klasē negāju uz skolu, mācījos pats. Man 2. klasē notrieca mašīna decembrī. Un es vairāk kā gadu pavadīju uz gultas, un tad es to gadu mācījos pats individuāli vairāk vai mazāk. Kas tev vairāk patika mācīties pašam vai skolā? Pašam, jo tad rezultāts bija tāds pats, kā tad, kad es gāju uz skolu, tikai mājās es nemācījos. Tā tālmācības formāts jau tajos laikos tev bija ļoti piemērots, tas, kas šobrīd ļoti populārs. Zini kā, es jau neesmu baigi mācījies. Es biju diezgan tāds, man bija viegli baigi mācīties līdz vienmēr gandrīz. Es tā baigi nekad neiespringu uz skolu līdz 5. klasē. Man bija ļoti labas atzīmes un viss ļoti labi sanāca. Un neskatoties to, ka es gadu biju nogulējis mājās un neko praktiski nemācījies. Bērnībā vecmāmiņa tur mācīja lasīt, un tad kaut kā varbūt laikam ātrāk attīstījās. Es biju bišķiņ priekšā, un tad 5. vai 6. klasē mums bija jāizreicina 3 stūra laukums, atceros matemātikas stundām. Es pateicu atbildi. Man skolotājai teica, ka nav pareizi. Viņa pienāca klāt, paskatījās manā klādē, kur nekā nebija, jo es tā kā galvā izreitināju pareizi, ka nav pareizi. Aizgāju pie tās paprasīja, kā es izreitināju, uzrakstīju, viņa teica, ka nav pareizi. Aizgāju pie citas
klases biedrienes izreikina, viņai bija tāds pats rezultāts, un viņai bija pareizi, tāpēc, ka viņai tika izmantot cita formula. Tajā reizē es uzdevu skolotāju jautājumu, kāpēc man ir jāzina vairāk veidi, kā aprēķināt vienu un to pašu 3 stūru laukumu. Viņa pareizi, tāpēc, ka tā vajag, un no tās dienas vairs neesmu mācījies. Vispār. Viss man viss bija uz haļavu. Tikai no kaut kādām enciklopēdijām, ko bija izlasījis, no filmām, ko bija redzējis. Matemātiku es dabūju 4 norakstot vai izreicinot cieto riekstu kādreiz, kad viņi man trojas, tev iedošu tādu cieto riekstu, ko tu nevar izreikināt, iespringstot. Viņus visus vairāk vai mazāk tajā līmenī varēja izreikināt tajā vecumā. Latviešu valodu es gāju teātrī, man uz literatūras rēķinu pavilku, jo tur bija tas, ģeogrāfija bija interesanta. Vēsture ļoti interesanti, patika, gan drīz gāju mācīties par vēsturi, bet tad man vēstures skolotāja pateica, ka tev pirmie 2 kursi būs jāmācās par smiltīm un akmeņiem, un tad es sapratu, ka ne. Interesanti. Tagad es dzirdēju par skolotājiem, kuri varbūt atstāja to negatīvo iespēju, bet vai bija kāds skolotājs, kas atstāja pozitīvo? Vispārējie. Vispārējie. Kāds tev bija vispār atzīme fizkultūrā? Kā pie kur skolotāja? Vienkārši, zini, kā ir tie teicamnieki, un tad fizkultūra ir slikti, un šobrīd zinot, kas tu esi, ļoti interesanti, kā tev gāja. Man viss bija slikti. Viss bija slikti? Jā, kā protams, kā pie kur skolotāja, bet ņemot vērā to faktu, kad es no 2. klases decembra līdz 3. klases tur pašām beigām aprīlim gulēju mājās un ar salauztu kāju, kur zem ģipša sapoju, viņi gribēja griezt viņu nost. Tas bija fiziski drusciņo uz atpakaļ tam visam. Es nezinu, kā es dzīvoju, tas bija 98. gads. Televīzija kā tāda bija ļoti ierobežota. Vienīgais interesantais, ko es varēju skatīties, bija rādīja Cartoon Network tajā dzīvesviedā, kur es tur ļoti daudz laika pavadīju, un skanēja Latvijas Radio 1 visu laiku. Tu zini visus pēc balss? Es apmēram 3 mēnešus skatījos, 3 mēnešu dienā, jo vecāki tieši tajā laikā šķīrās, un es biju ļoti vientuļš. Viņi mājās negribēja baigi braukt, jo viņi mājās visu laiku strīdējās, un mamma strādāja, teica strādāja. Māsai tur bija kaut ko, viņi tur arī visu laiku darīja, un visu laiku bija viens pats, un es skatījos Cartoon Network un klausījos Latvijas Radio 1. Bet tas ir tas brīdis, kas pārvērta tevi par to stipro personību. Es neteiktu, ka es esmu stipra personība. Stipras personības tur šeit nepieļaut tik daudz kļūdas, cik es pieļaus. Man pat nav ko teikt, jo, manuprāt, dzīve ir kļūdas, caur kuram mēs mācāmies, bet labi. Kļūdas var pieļaut maksimums 2 reizes. Pārējais nākamais reizes tā jau ir tāda, es nezinu, kā to. Bet vai tu esi pieļāvis kaut kādas kļūdas vairākas reizes vienas un tas pašas? Jā, konstanti. Un tas tevi nemāca? Kā necinu. Bet varbūt tu pieļauj viņu kaut kas savādāk. Citos apstākļos, ar citu mērķi. Nav jau svarīgs mērķis vai rezultāts. Kļūda ir kļūda. Tā noved pie katastrofas vai pie problēmām. Ko? Priekš kā? Mamma bija. Mēs sāksim ar enerģijas apmaiņu. Tā jums ir dāvana no mums un no Budolanda. Ja iesācējiem rekomendēju tur iegādāties sporta inventāru cīņu sportam noteikti. Kur vēlreiz? Budolanda veigās. Tas ir interneta vai reālais? Reālais un interneta arī laikam. Labi. Tā, ņem tais vaļā. Protams, nāc sēdies. Vispār, kad es biju maziņš, es gribēju būt vai skolotājs vai mācītājs. Vai treneris nav tas pats, kas skolotājs? Ir gan jau kaut kādas. Man šķiet pat vairāk. Jā. Var ietekmēt, jo tas ir tas, kas aizrauj. Un tā. Labi. Ak, Dievs! Tas ir kaut kas neiedomājams. Boks un vēl rozā. Vajadzēja vilkt. Zini, kā roza, es tā otrādi domāju, vai kaut kā. Godīgi krāsa producents izvēlējās. Es tikai pateicu, kur jāpaņem. Bet forši. Jā, es arī parasti ņemu pirmo treniņu meitenēm, lai ir rozā. Dari to pašu, ko es. Tās ir saites, tās pasargā rokas mūsu instruments. Ar viņām jāstrāst. Jā. Tās ir piedzīvojums. Tas ir interesantākais. Tagad atkārto visu to pašu, ko es. No tās puses es nepareizu pusi palaidu. Nē, pareizo. Nepareizu. Ir viss pareizi. Nevar būt nepareizi. Tā. Sāķē.
Zini, ar visam savu augstākām izglītībām. Smadzenes dikti domā. Ļoti labi. Tev ļoti labi sanāk. Paldies par atbalstu. Tu sāc šitā, tev būs tādi, jūs citīgi nemāc. Treneris bērnam. Jā, nu tas ir pats galvenais, jo bērnam ir Tu autoritāti. Liels man. cīņas sportā autoritāti noturēt ir ļoti vienkārši. Tur jābūt muļķim, lai nenoturētu. Zini, mēs darbā strādājot, vienu brīdi bijām iegājuši tādā stāvoklī, kad dzīvojam vien problēmas. Jo katru reizi atnākot no rīta, mēs bijām teikuši, mums ir problēma. Nu, tad sākam šo situāciju analizēt un izrādās, pasaules gals tas nav. Un tad mēs no sava leksikona vienkārši šo vārdu problēmu izsvietrojam. Un sākam visu to saukt par situācijām un vēl tālāk. Es saku to saukt vienkārši par piedzīvojumu, lai ir tā kā jautrāk, interesantāk, tu vari par to vienkārši pasmieties un iet tālāk. Bet man šķiet, ka tas ir tas svarīgs ceļš. Bet, kas man, piemēram, personīgi ir izaicinājums, es esmu ļoti orientēta uz rezultātu. Jā, man patīk process, es varu to baudīt, bet ja procesa rezultāta nav rezultāta, man nav interesanti. Uz ko tu vairāk fokusējies? Uz procesu vai uz rezultātu? Pilnīgi droši vien tāpat kā tev. Jā, Process ir ļoti sekundārs, svarīgs ir tikai rezultāts. tikai un vienīgi. Jā, ja kādam dripo galvu. Atgriežoties pie problēmām, kad man bija bizness, kad es nodarbojos, kad es strādāju, tad mans darbs bija risināt problēmas. Un ar problēmu risināšanu es nopelnīju ļoti daudz naudas savā dzīvē. Tāpēc es neteiktu, ka man nepatīk problēmas. Bet man nepatīk tas, ka es konstanti atkārtoju viens un tās pašas. Jā, šeit mēs esam uz viena viļņa noteikti, jo es vienmēr uzskatu, ka problēma ir iespēja. Un ja mēs pat paskatīsimies uz tiem pašiem Covid laikiem, cik daudz cilvēki bankrotēja un cik daudz izmantoja to kā iespēju, un tieši otrādi bija atveruši kaut kādus savus jaunus biznesus. Tu minēji par biznesu, man nenormāli interesē biznesu, jo tā kā es esmu uzņēmēja. Par Covid pieskaroties, man bija iespējas arī iesaistīties avantūrās, afērās, sākot ar dezinfekcijas līdzekļu iegādi un tā tālāk. Bet Covid bija pirmā reize manā dzīvē, kad es sajūtos, ka tas nav ētiski, un kad es sāku saprast priekš sevis, ka ir kaut kādas robežas, ar ko tu vari pelnīt naudu un ne. Covid laiks man izmainījies, bija ļoti avantūrisks. Es Covid laikā atvēru biznesu, kas ļoti slikti ietekmēja man personīgo, finansiālu un vispārējos iespējamos stāvokļus. Es izgāju cauri tādām ļoti dažādām emocijām tajā visā, gan biznesā, gan personiskajās attiecībās, kas man atkal noveda pie labāko, kas man ir dzīvē šobrīd. Bet tas ceļš bija sarežģīts un tas Covid laiks man kaut kā samainīja to interpretāciju par to, ko var vai nevar darīt, lai nopelnītu naudu. Labi, es vienreiz biju saskarusies ar vienu uzņēmēju, kurš teica, biznesam ētikas nav galvenais peļņa. Vai tu piekrīti? Ir tādi cilvēki, es pazīstu vienu tādu, bija tas gods ar viņu strādāt kopā, Arnis Veinbergs, tāds vecs, no kura biznesā varētu iemācīties ļoti daudz. Viņš varētu mācīt, jo viņa tā pieeja bija tieši tā, kā jūs teicat, kā tu teici. Bet vai es tā gribu? Es daudz esmu lasījis par superbagātiem, par Bransonu, par vienu no retajām grāmatām, ko es izlasīju līdz savai pieaugšanai, bija par Bransonu, par viņu biznesa modeli. Un es arī, kad man bija biznesa, mēģināju ļoti minimālākā apmērā, bet kaut kā līdzīgi pieiet tam visam, ne tādā fanātismā, protams. Tas ir, tam ir jābūt dzīvesveidam, un tas dzīvesveids nepadarīs tevi nepamīlētu sabiedrībā, nepamīlētu ģimenē. Vienīgais, kas tev mīlēs, būs tās prostitūtas, kurām tu varēsi daudz samaksāt. Un vai tas ir tas, ko tu gribi? Es laikam nē. Es ticu tam, ka biznesa ir ētika. un viss atgriežas. Labi, varbūt ne naudas veida, ka tu pareizi teici, varētu būt. Katrai veiksmei ir sava cena. Un tas nav tikai par naudu.
Un katram veiksmīgam cilvēkam ir vērts pajautāt, ko viņš ir samaksājis par to, lai kļūtu par to, par ko viņš ir kļuvis. Par to neviens nekad nedomā. Mēs visi gribam tikai tikt tajā galamērķī, mēs visi gribam tikt tajā arēnā, mēs visi gribam tajā izpārdotajā arēnā, bet tas, kas ir jāupurē priekš tā un kas tam viss, ko tas viss man ir maksājis, tas jau nevienam neinteresē. Un ko tev tas maksāja? Man interesē. Kādā jomā? Lai savāktu pilnu arēnu. Un tev tas izdodas. Un otro reizi pēc kārtas. Vienu mēnešu un vienas nedēļas laikā, jā. Tas ir... Tas ir wow! Es domāju, tev kā biznesa cilvēkam arī vajadzētu saprast, ka tas nebūtu viegli izdarāms nevienā jomā. Visiem būtu jāiespringst. Un man tas ir izdevies. Priekš sevis man ir tāds malacis, Krista, ko tas man maksājas. Droši vien atkal, tas es tikai sapratu un iemācījies to, cik liels dzīvnieks ir cilvēks, kāds, kad vislielākais, visļaunākais dzīvnieks pasaulē ir cilvēks. Vai es to varu vērtēt ar kā kaut kādu zaudējumu vai kā kaut ko tādu? Es nezinu, es nedomāju, es to tādu šeit neskatos. Tas ir tas ceļš, kur es izvēlējos, es pa viņas nogājis, es viņas izgājis, un tagad nākamais līmenis. Es mīlu cilvēkus. Ļoti. Ziniet, tas izteiciens, ja vairāk pazīstu cilvēku. Ne, jo vairāk pazīstu suņus, jo vairāk mīlu. Ne, jo vairāk pazīstu cilvēkus, jo vairāk mīlu suņus. Ja? Bet man tieši otrādi. Es ļoti mīlu cilvēkus visādus, labus, sliktus. No katra ir ko mācīties. Un es, piemēram, arī atceros par vienu neētisku uzņēmēju, kad es teicu, ka arī no viņa ir ko mācīties, ka tu pareizi teici rezultāts un nekādu šķēršļu. Ir ko mācīties, ir ko ņemt no jebkura. Biznes ir biznes. Kā tu nopelnies savu pirmo naudu? Vai tu to atceries? Legālu vai nelegālu? Pirmo naudu! Par kādu summu es runāju? Bet vienkārši pirmo naudu. Vai tu atceries savu pirmo naudu, kad tu to nopelnīji? Es nezinu, varbūt tas bija viens lats. Vairāki līmeņi, jā. Tur pirmās kaut kādas naudas man maksāja par Kolorādo vabolēm. Bet mans labākais draugs bija vairedzīgs, tāpēc mēs ar to tā baigi neaizrāvāmies. Mēs parasti skatījāmies, kā citi to dara un salasījām tā, lai pietiek tikai bulciņām. Nākamā nauda bija... Tad jau Sabelē tur kaut kur aizgāja, to es nestāstīšu. Labi. Pirmais man bizness bija kaut kādā 9. klasē, man liekas, kad es kaut kādā apsaimniekošanas uzņēmumā iefīrējos strādāt kaut kādu haltūru pēc skolas. Un kaut kā es tur iekruķījos, kad viņš paņēma manus darbiniekus. Es lielam ar autobusu piekdienā braucu no Sabils uz Rīgu, saņemt algu par saviem strādniekiem, no katra noņēma savu procentu un izmaksāja viņiem. Tas bija mans pirmais bizness, ļoti agrā jaunībā. Pirmais, ko mēs darījām, es atceros, viens mans pirmais objekts bija Valdemāra ielā ir tāds Rimi. Mēs tīrījām tam Rimi trūbas augšā no putekļiem. Tagad, kad es iekšēs, katru reizi skatos, trūbas ir notīrītas vai nav. Un kā ir? Notīrītas vai nav? Kā un reizi. Labi, vai slikti. Spogulī mēs nereti redzam savu pretinieku, bet tagad tā. Boks ir diezgan asimetrisks sporta veids, raksti ar kuru roku? Ar labu. Kreisā kāja priekšā. Jā. Labā aizmugurē uz pirksgalu. Apmēram plecu platumā un kājas skatās drusciņu uz topus, ķermenis skatās drusciņu uz topus. Kājas uz turieni? Bišķiņ, redzinot, nevis šitā te, saprotu, jā. bet tā, tas ir priekš tā, lai mums ir kustība mobilitāte uz abām pusēm. Jā, tātad kājas turien, šitās priekšpus, rokas mēs noliekam augšā, piespiežam abas klāt pie korpusa, galvu mēs skatāmies uz sevi caur pieru. Un pirmais, kas boksā ir jāiemācās, ir kustības priekš uz apakaļ. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tā? Man iespaidoja tāva ideja, ka spoguli es redzu galveno savu pretinieku. Jā. Sevi. Jā. Wow. Atceries tikai jāskaties. Es nebiju domājus. Labi. Netur kājas uz vienas līnijas, jo tad tev nav stabilitāte. Ja tu stāv uz vienas līnijas, tad tu nevari nostāvēt. Man vajag, lai tev šeit nevar tik viegli izkustināt, ja? Tad atgriežamies, man vajag to vieglu kustības priekš uz apakaļ. Es tik skaisti nevaru, bet labi. Galvenais, tagad nākošais līmenis. Jā. Tad mēs lecam uz priekšu, sitiens Ar kreiso. uz apakaļ, jā. Hop, hop,
Hop. Tev kāda Hop. roka ir stiprākā, kreisā Man? vai labā? Kura nav traumēta, tā stiprāka. Bet neatklāsim, kur ir traumēta. Tagad abas vesels. Abas veselas. Tagad abas vesels. Šito rokas salauzu. Es pēc 3 nedēļām pēc salauzšanas kāpu ringā cīnījos par Latvijas čempionu titulu. Un? Šito dzelzi es noplēsu saiti, es nocīnījos cīņas, ieliku dzelzi, es nocīnījos cīņas, izņēmu ārā, es nocīnījos cīņu. Parasti tas viss notika nedēļu pirms tā, ka man bija jācīnās. Tāpēc, kura roka, Zīme, ka jāmet miers, jā. vai tā ir zīme, ka Skaties. cīņas ar tevi kaut kas notiek? Tātad, Labi. 1, 2, 1, 2, O, 1, daudz reiz 2, 1, kājas, kur ir? kājas. Skaties, uz priekšu mēs ejam šitā tā kā dejo. Es kādreiz zumbā bijusi. Ne. Vajag aiziet, ļoti labi tas ir. Reku nāk kāja atpakaļ, mēs ar roku kopā, ar roku arī, jā, un reku aizmugurē, jā, un priekšējā roka. Kāja tad Hop. tās kopā? Hop. Hop, hop. Kā vispār var cīņas laika? Nu, Kam ir lielāka nozīme? Kaut kādiem instinktiem vai tomēr domām? Vai domas trauc? atkarīgs kāda cīņa, kāds pretinieks. Domas noteikti traucē. Ai, paka, es pirkstu neieliku tur, kur vajag. Tā. Jo es, piemēram, vienreiz biju tikusies ar mūsu vārdsargu Masarski. Jā, pasīšt viņu visu. Jā. Viņš teica, ka spēles laika galvenais dabūt to blackoutu galvā. Tik padomā, kādam uzdāvināt kaut ko, domā par dāvanu un jau ņem dāvanu no saviem vārtiem. Jā. Nu, koncentrācija, fokus, protams, bet boksā ir ļoti grūti nekoncentrēties un nefokusēties. Eksistē 4 veidi, kā var nopelnīt naudu. Pirmais – var strādāt algotu darbu. Vai tev ir pieredze strādāt algotu darbu? Nu, tad darba līgums no līdz. No 2009. Kā beidzās skola, apmēram pēc 2 nedēļām es strāku strādāt Baltikovā par putnu fermu mazgātāju. 2013. Es atvēru savu. Jā, vai 2013. vai 2015. man bija savs uzņēmums. 2019. es beidzu strādāt putnu. Tiem 10 gadiem es no fermas mazgātāja kļuvu par top menedžeru putnu fermu apsaimniekošanā. Man bija strādnieki pa visu Eiropu. Mēs krāmējām, vistas mazgājām fermas, es būvēju fermas. Es uzbūvēju fermas Krievijā, Ukrainā. Krievijā es būvēju fermas līdz brīdim, kamēr Turki nogāza tos iznīcinātājs Turcijas teritorijā, un tad Krievijas federācija pārstāja viņiem, nu, mums ir Eirofondi, kas atbalsta lauksaimniecību, viņiem tie fondi, viņi pārstāja finansēt Turcijā ražotas iekārtas. Es pārkvalificējos vairāk uz Ukrainu un kaut ko bišķiņ Eiropā mēģināju. Man ļoti labi es sapazinos putnu izstādē, ejot garām, meklējot priekš Baltikovo paipalu iekārtas ar turkiem. Sadraudzējos ar viņiem, kļuvu viņiem par menedžeru, nostrādāju kaut kādas. Nu, putnu kopībā nostrādāju praktiski 10 gadus. Tas bija iepriekšējais līmenis pirms boksa. Jā, jo tagad, nu labi, mēs pārliecam uz 3, jo ir algots darbinieks, pieredze, ir uzņēmējs pieredze, ir tas Algots augtais darbinieks bija pašnodarbinātais. Visu laiku algots darbinieks. Tagad es laikam skaitos pašnodarbināts. Tagad es neko nedaru, neesmu strādājis. Man liekas 20 gadu. Ne pašnodarbinātais nav to, ka viņš neko nedara, viņš nodarbina sevi pats. Nu, mans dēls arī sev pats nodarbina, viņš arī pašnodarbināts ir. Jā, jo šeit ir tas stāsts, ka pašnodarbinātais ir ierobežots ar savu laiku un ar sevi, bet tev ir super iespēja uzreiz parādīt, kā sevi var multiplicēt. Tu parādīji ideālo piemēru, ka tu savāca darbiniekus, maksāja viņiem, bet Tas sev paturot procentu, 9. klasē, jā. Tas multiplicējot sevi, un tā jau ir uzņēmēja darbība. Bet ir 4. investori. Vai tu esi domājis, vai tu esi investors, vai Man tev ir bijuši tikai investīcijas? neveiksmīgas investīcijas narkotikās, tāpēc es ar investīcijām nekad neesmu nodarbojies tā baigi. Bet vai par to esi domājis? Es tik daudz visādiem bagātiem investoriem esmu risinājis viņu investīciju problēmas, kad investīcija nav man, tā kā es neticu līdz galam tādām. Ja tu investē kaut kādā savā, tu investē kaut kā tādā, ko tu vari attaustīt, apgriezt.
ir man tāds labs paziņa, Klaus Vasks. Viņš teica, vienīgais, kur var investēt, ir zemē. Tā nekur nepazudīs, tā vienmēr būs. Nekustamais īpašums, jā. Nekustamais īpašums, vai mūsu gadījumā, kad mēs ar viņu pirms daudziem gadiem runājam par nākotnes perspektīvu, viņš man teica, ka ir jāinvestē zemē ar ūdeni, jo pēc gadiem 15, 20, ja ne mums, tad mūsu bērniem, ar konteineriem ūdens būs pārdodams uz Āfriku, tas būs rentabli, tas būs bizness. Un tev jau ir zeme ar ūdeni. Vēl nav. Bet tu esi gatavs investēt. Tev vismaz ir savs investīciju plāns. Ja mēs runājam par investīcijām, tad manas investīcijas noteikti līdz pusgadu atpakaļ. Man pilnīgi vienalga par kādām investīcijām, par to, kas būs rītdien. Es vispār nekad nedzīvoju vairāk kā laikam uz priekšu. Es tur aizmirsu savas dzimšanas dienas un viss. Es esmu aizbalējies tā, ka es pazaudējis Jāņa Ziemassvētkus un jauno gadu. Vasaras vidū tas viss izmainījās. Un tagad tu sāc domāt par to, kur investēt, kā investēt, ko nopirkt un kā izdarīt tā, lai dažādu scenāriju gadījumā ģimenei dēlam viss ir kārtībā. Es drusciņ tāds kontrols frīks esmu, patīk, ja nekontrolēt, tad galvā izdomāt visus iespējamos scenārijus. Es patīk būt telpā, kur es redzu visus cilvēkus un es apzinos, ka ja būs kaut kāds apdraudējums, ko un kā man darīt. Nezinu, kā to daži to sauc par paranoju, citi sauc par izdzierškināšīgu profesiju. Es arī, kad eju restorānā, man bija kādreiz čoms iemācīja, kad vienmēr es sēdu ar skatiem uz izēju. Vai tu redz, kas ienāk iziet? Arī, protams, vienmēr jāredz, kas ienāk iziet. Boks. Kā tas ienāca tava dzīve? Sēdēju vakarā Facebookā, ierakstīju postu par to, kad par vienu bokseru un par King of Kings, starp citu. Strām tur viens cits bokseris man izaicināja, iekāp arēnā, noboksēju. Sapratu, ka sanāk. Sāku darīt. Visur var dzirdēt un tad klīst baumas, ka tu esi sagatavojies savai pēdējai ciņai. Sagatavojies. Vai tiešām pēdējā? Jā, es šobrīd tiešām domāju un uzskatu un neredzu neko tādu, kas man varētu likt palikt un darīt to, ko es daru. Finansiāli tas nenes to, ko es tam dodu atpakaļ. Cilvēki paliek bagātāki, bet es ne. Līdz ar to tā nav vairs īsti man. Tā kā priekš manis, pēc kā es eju prieku, man arī tas vairs nesagādā. Legacy savu es esmu izdarījis un atstājis. Noteikti. Priekš kam man vairs to darīt? Priekš kam vairs darīt? Bet kas tad tālāk? Negribu teikt, laikam, ne. Es tā kā esmu bijis Labi, tev ir idejas, tu vari protams, neatklāt. Jā, man ir konkrēts plāns, ko es darīšu, kā es darīšu. Dod Dievs, ka tur viss izdosies. Vai kaut kur māliņa boks būs vai vairs ne? Labi. Es kā gribētos teikt, ka ne, bet gan jau, ka būs. Gan jau, ka būs. Gan jau, ka būs. Dzīve nevar tā vienkārši kliks un izsvitrot. Var, es tā izdarīju ar Baltkovu un ar visu to biznesu. Tā vienkārši kliks vienā dienā. Pilnībā. Ja boksa būs klāt, tad tas būs noteikti kaut kādā citā perspektīvā, citā amplitūdā. Citā formātā. Jā, man ir bijusi arī savu boksu sāli, man ir bijis savs sporta klubs, man ir bijis populārākais sporta klubs Latvijā, kur trenējās sākot ar Renāru Kauperu, beidzot ar Mairu Briedi tajā laikā. Kāpēc pagatnes formā? Tas uzdevums ir mēģināt man iesist strādāt sit. Es baidos. Nu, nebaidies tev. Ja tu man nesties sidīšu tev, Nē, nevajag. tas nav Tā, sitiens. no kas sist? Nu, es Tu nevaru. rāda aizsardzību. Tu man nostājas kā 1, 2 un ar spēku. Daudz. Šī tāda? Tas nav spēcīgi. Nu, es nevaru spēcīgi. No sāni kā mēģina tad. Sapratu, bet korpusā. Zemāk tu Tas domā? ir augums. Šitas ir korpus. Tagad šī tāda? A kā? A
Kā? Saprot, aizsargājoties, ja tu redzi sitienu, tu tev vispār nesen, tu visu nobloķē. Tā kā tu vari man sist, tas ir katrs kā. Redzi, es bloķēju, man viss ir nav. Tev galvu būtu jāsaka. Man patīk tati tatuvējumies, skatos uz tiem. Katram savu nozīmi. Tagad saprot, ja? Boksā svarīgi ir aizsardzīt, tāpēc rokām ir jābūt piespiestam. Taisnais, šitā roka sit par šejienu, šitas ir taisnais, šitas ir āķis, ja es rādu šitā, ja es rādu šitā, tad ir nākamais. Pamēģini taisnais. Augstā matemātika, Klau. Āķis, Jā. Nu, stāja, otra roka. Otrā. Taisnais, āķis un no apakšas. Tagad es tev teikšu, kas tev ir jāsit, un tu man sitīs pa plaukstām. Ja? Taisnais un taisnais. Divi taisnie. Hop, hop. Baigi jādomā. Hop, hop. Rokas augšā. Jā, bišķiņš ir atceries kājas mums uz turienu, ķermenis uz priekšu, lai mēs tā kā drusciņš šķir. Dod man divus taisnos. 1, 2, 1, 2, rokas. Vēlreiz 1, 2. Te tu vari sit. Tu tagad grūd. Ja? Sitienam ir jābūt op un apakaļ, nevis. Jā. Viņu līdz galam, tas tā kā, ka tu pieski. Kā elektrībai? Jā, jo tie stiprie sitieni, kas ir grūdieni, nu, es jūs pagrūdīšu. Nekas, jā, ja tas būs asks, neredzu smaguma centrs pazūd, tāpēc boksā parasti tie nakautējošie sitieni nav tie visspēcīgākie, bet viņi ir asi, ātri un neredzami. Tāpēc tas pieskāriens, kad es situ, es pieskaros, es uzreiz rauju roku atpakaļ, jo es zinu, ka tur var būt viņa pretuzbrukums, ja? Mēģina asāk. Boks treniņā pirmais, kas jāmācās, ir tīpaši sievietēm, ir saprast to, ka tas ir tāpat kā peldēšana. Ja? Tu vannā nekāpsi ar drēbēm, boksā ir jāsit. Ja? Tāpēc es iedošu tev šitos te, lai ir vieglāk. Un atceries, ja tu izsitot sitienu, neatgriezīsi roku pie galvas, tad būs nevis par roku, bet pa galvu. Jā. Paldies par treniņu, bija jauki. Daram 1 taisnais, 2 taisnais. Aiziet 1, 2. 1, 2. Ļoti labi viss. Kā savādāk iemācīties? Aiziet 1, 2. Viens. Nu ne tikai enerģija, tā ir fizika, anatoma. Ja, šeit mēs iesitam šitik tālu. Un ten ir uzreiz, tas ir 5 centimetri klāt. Boksā svarīgākais ir to distanci sajust, atrast to pretinieku un trāpīt viņam to sitienu tādu, kā viņš neredz. Jo tu vari būt ļoti, ļoti stiprs sitiens, bet ja tu iesi jebkuram boksam šitā virsū, pie adekvāta pretinieka viņš nobloķēs, izies un atbildēs. Ja, tavs uzdevums ir ar viņu boksējoties aiztaisīt viņam acis, lai viņš nejūt, no kurienes nāk, un tad jātrāp. Taisīt acis, tas ir tā? Vai ar sevi? Kad tu boksējies aiztaisīt acis, tas ir sitieni, taisnies sitieni vai viss, tad tev sit, tad tu aiztaisi acis, pieliec galvu starp cimdiem, tad tu atkal viņas pacēl, ka tev nesit. Ja tev visu laiku sit, tev ir aiztaisīts acis, tu bloķē, viņš strādā, kas, reku žoklis ir bijis. Tu viņam pamāni, ka tu sitīsi šeit. Labi, par darbu, par naudu, ok. Par sievu? Vai tu atceries, kā tu esi iepazinies ar savu sievu? Internetā. Internetā? Jā. Tu viņu ieraudzīji vai viņa tevi? Vai tas bija mačs? Nē, mačs tas nebija. Kaut kas saistīts ar kaut kādām filmēšanām, man liekas, vai viņas šovā filmēšana vai kaut kas tāds. Un pēc tam, kad bija tas restorāns, viņi ienāca manā dzīvē kaut kādā momentā. Tā tas viss arī aizgāja. Kā tu saprati, ka tā ir viņa? Viņi to saprata, nevis es. Kurš? Tev vairāk jāsaprot, zin, es esmu ļoti saudabīga persona. Un viens tas saudabīgums, ko mēs redzam internetā un tā. Otrs ir tas, kāds es esmu kā personība. Es viņu pabrīdināju par visām blaknēm maksimāli, cik vien iespējams. Viņa teica, labi, un tad tā kā sanāca, tā sanāca. Kurš kuru bildināja? Vai es viņu? Apvainojies. Zini, mūsdienas mēs būtu dažādi. Ir sievietes, kuras tā organizē, ka vīrietis domā, ka viņš bildināja, bet īstenībā viņa izdarīja visu, lai tas notiktu. Vai tu atceries to brīdi? Tā kā viņi nezināja par detaļām, pārsteigt, bet tas bija
vēl vajag izdarīt. Es viņai atbraucu mājās, es pateicu, ka man vajag viņu līdz uz Strelku, uz mežu. Jā. Un tad vedu viņu ar Bentley uz mežu. Bagāžniekā mums bija ieročis, es attaisīju, tur bija baloni un tas grēdzens laikam. Jā. Uztraucies? Nā. Nebija bail? Zini, es nu tā kā punkts A, punkts B, nu tā kā mērķis, rezultāts. Process, kā būs, tā būs. Bet tu biji pārliecināts par sevi? Es biju pārliecināts, ka viņi man nepateiks nē. Jā. Jā, tāpēc, ka es jau tā kā pirms darīju to pie kamerām, viņam, ka paprasīja būt tā starp puķiem. Vai tā kā viss būs normāli. Malicis. Ja zini, tas ir sliktākais pārsteigums, kad ir tas nepārsteigums. Un grūti pateikt, kam no tā ir sapīgāk un sliktāk. Mēs ar viņu bijām uz vienu viņu, un es viņā atradu to, ko es biju meklējis jau kaut kādu laiku. Tas bija tas miers un stabilitāte. Es biju izgājis caur vairākām traģiskām, traģikomiskām attiecībām, situācijām ar sievietēm savā dzīvē, kur vienmēr bija paaugstināta emocionalitāte. Un tad es vienā momentā sev biju pateicis, ka pietiek man nakts vidū braukt risināt problēmas uz naktsklubiem kaut kādām savām bijušajām draudzenēm vai esošajām, ka pietiek, mieru gribu. Tu esi atradis savu mieru? Jo. Es esmu atradis savu mieru. Mans dēls ir mans miers. Kāda bija sajūta, ka tu uzzināji, ka kļūsi par tēti? Slikti. Slikti? Jā. Man bija tāds nepārāk laba pieredze tajos jautājumos un viss tā. Godīgi pareizi grūtniecība, tas bija, nav vārdiem aprakstāms, cik grūti tas ir sievietei, bet fiziski un morāli visu, un es to viņai padarīju vēl uz puses smagāku ar kaut kādām savām traumām, ar savu tādu slikto pieredzi, bet viņi ļoti labi tik galā, un Dievs mūs ir apbalvojis ar labāko, ko var apbalvot. Tā ir labs puses, kas ir jāizvar un jāiet tālāk. Šobrīd man dzīvē viena prioritāte, tas ir viņš. Es tikko gribēju jautāt, kā mainījies tava dzīve, bet tad tu es domāju, labi, par prioritāti es sapratu, par tavu vērtību, bet vienkārši tava ikdiena, tavs ikdienas ritms. Baigi nav tāds, tā kā es nejūtu tādu super savādāk, jo pirmkārt tāds 90% tas svars ir uz Elīnu, par ko mēs arī pirms sakonektēšanās bijām vienojušies, kad, es tikai teicu, līdz 3 gadu vecumam liela daļa rūpes par bērnu ir sievietes un mātes. Ja tu netiks galā, tad mēs meklēsim auklīties, diez vai tur varēšu tā kā pilnvērtīgi, kvalitatīvi un adekvāti to visu darīt. Bet godīgi? Jā, nē, es pampērs maz māju, tikai tad, kad mājās nav neviena sieviete. Es no čigānas subkultūras mums tāda drusciņa savādāk. Es augu ar tādiem cilvēkiem un es tagad nevaru. Es mainu pampērs. Es mazgāju dēlam pakaļ un es daru visu, ko vajag, bet ja mājās ir sieviete, vai tā ir Elīna, vai tā ir Elīnas mamma, vai tā ir mana mamma, tad viņas to noteikti var izdarīt labāk nekā es. Nekas, tavs laiks vēl pienāks. Jā, man ir draugi, arī drusciņi vecāki. Un tad mēs vakaros spēlējam datorspēles un runājamies. Un tad es dzirdu, ka kā vienam manam bērnības čomam dēls saka, ka viņam rīt ir jāiet uz skolu, jo viņš tur kaut ko ir izdarījis. Man bija tā, ka man neviens nenāca uz skolu. Mamma nāca kaut kādu laiku, un pēdējais bija, kad es atnācu uz skolu, un es apsēžos, un visi klases smējās, un es nesaprotu, ko viņi smējās. Es pastos uz aizmuguri, tur pēdējās solā sēž mana mamma. Es domāju, ko tu matemātiku mācīs? Es tā kā baigi, skolu apmeklēju ļoti, tikai tad, ka man tur bija ko darīt, un mācības nebija tā lieta, ar ko es tur nodarbojos praktiski. Vai tu mācīsi savam bērnam boksu? Vai es mācīšu viņam boksu? Vai tu vedīsi viņu, vai pats trenēsi, vai vedīsi uz treniņiem? Gribēs par treniņiem. Noteikti būs viena treniņa, kas būs. Viņš pats izvēlēsies, vai tas ir
boks, vai tas ir basketbols, vai tas ir futbols, vai tas ir jebkas, kas ir saistīts ar, vai tas ir hokejs, jā, jebkas, kas ir saistīts ar disciplīnu, ar to, ka ir jātrenējas un jābūt formā, tas noteikti, bet tā, ka es viņam spiedīšu uz to, kad viņam ir jābuksē vai viņam ir jāspēlē hokejs, nē, ja tu prasi man, ko es gribētu, lai viņš dara, protams, ka katrs latvietis grib, lai viņa dēls izaug par hokejistu. Mēs viņu jā, to es neteikšu. Viņš ir nosaucis hokejistu vārdā. Par godu hokejistu. Tāpēc... Esi uzmanīgs ar tādām lietām. Man dēls ir nosaukts par godu aktierim un kļuva par aktieri. Es arī gan arī kļuvu par aktieri. Tu esi? Vai tu nejūti, ka tu esi aktieris? Jā, Tev ir sava skatuve. Man skatuve ir šitas vāržu dīķis, ko sauc par Latviju. Bet, jā, es bērnībā spēlēju teātri. Tā bija 7. klase, man bija smadzenes atcinājums, un mamma nelaida ārā, bija ziema. Es teicu, es iešu māsai līdz uz teātra pulciņu. Es gribēju uzpīpēt cigareti. Es izgāju māsai līdz pa ceļam, es uzpīpēju, man 2. mēģinājumā iedeva galveno lomu Sunu ciemas ēdums. Un tad es kaut kādus, man liekas, tu pie 10 gadiem spēlēju dažādas lomas, bet gandrīz vienmēr galvenās, jo režisori man bija ļoti superīgs cilvēks. Ināra Čaksta. To, ko viņi man iemācīja un to, ko es paņēmu no turienes, tas turšiem ir liels stūrakmens visam tam, ko es esmu izdarījis. Jā, es gribēju jautāt, kā tas tev palīdz tava dzīve šodien? Viss tās pieredzes uz skatuves un tas, kā viss tās ķibeles un kā no tām ķibelēm tikt ārā, man ir ļoti palīdzējuši dzīvē arī tādās ekstrēmākās situācijās. Tas ir... Aktiera meistarība tieši? Vai... Spēja nepazaudēt veselo saprātu stresa situācijās. To tev iemācīja teātris? Noteikti kaut ko, protams, dzīve, kas nebija tāda baigi rožainā un vienkāršā, bet teātris to parādīja, ka tu jau esi piedzīvojis daudzas reizes tās emocijas un tās bailes sajūtas, tad tu pret tām paliec imūns. Teātris atkal tev iemācīja, kā iziet no tām situācijām. Un viss. Un speku vairs nav. Kā dabūt, lai pietiek līdz galam? Man nav bijuši 12 raundu cīņas, man laikam lielākā ir bijusi 10 raundu cīņa. 10 raundus pa 3 minūtes. Bet rekords boksēšanā man bija Boksa akadēmija, kad mēs filmējām. Tad es sparingoju ar pilnīgi visiem dalībniekiem. Viņi bija 60, laikam 50 vai 60 vai 30. Kā tu to izturēji? Nē, viņi jau bija iesācēji, tāpēc jau vienkārši. Bet vienalga? Jā. Patīk tev boks? Ko tu gribētu iemācīties boksam? Drosmi. Zini kā, drosme un stulbums, tas ir ļoti šaura līnija. Nē, stulbumu nē. Neskaties. Drosme un muļķība, droši vien kaut tā veidā priekš, jo neredz cilvēkiem liekas, ka viņi atnāks uz boksu treniņu, viņi iemācīsies tur sist, es jau tur varu kaut ko, mēs tur vēl varu pasparingot, man liekas, ka jūs kaut ko, tieši otrādāk boksu treniņos nākot, tev ir, jo ātrāk tu apzinies, kad vislabākā aizsardzība ir aizmukt vai neiesaistīties konfliktā, jo labāk. Boks un vispār sportā, cīņu sports, tā nav, jau sen vairs Latvijā nav kultūra, kur māca kauties, kur māca karot. Tas ir pirmām kārtām lielākajā daļā vietas, tas ir sports bērniem un jauniešiem. Pieaugušiem, jā. Ja tu gribi iemācīties kauties, tev jāiet ir uz ebreju cīņu mākslas paveidu, saucās Krav Maga. Viņiem kaušanās, ka viņi plēš aiz ausīm, aiz matiem, acīs, dur pa krāniņu spēr. Tas ir tāds speciāls ebreju cīņu mākslas, ko viņi izmanto policijā, ko viņi izmanto armijā. Tas ir tas, kad iespējami ātri neutralizēt pretinieku. Tas, ko viņi mācās. Viņi nostājās šitā treniņā un trenējās spēt pa olām. Boks tas vairāk ir. Sieviešu gadījumā es to uzskatu par ļoti labu kardio, jā, un tomēr iemācīties saprast to. Es, kad trenēju meitenes, man bija modeļu skola, tāda Karolīnas Cauns.
modeļa aģentūra meitenes nāca. Mēs mācījāmies arī, kā tur izrauties ārā, ja tev kāds tur saķer vai kaut ko tādu. Tas jau viss baigi atkarīgs no trenera. Pats labākais un svarīgākais ir atrast labu, adekvātu, gudru treneru, ar kuru ir pa ceļam ne tikai biceps taisīšanā, ka viņš tev saka malacis, bet arī tu viņa ideoloģiju saprati. Kā tu jau teici, treneris tas ir kaut kādā mērā arī tev skolotājs, pasniedzējs, instruktors. Pat cik man dzīvē sanāca, kad vecāki izšķīrās un tētis nebija blakus, tad man arī visi treneri vairāk vai mazāk ir bijuši kaut kādā mērā tēva lomā. Vismaz es viņus tās redzējis. Un šodien jau es varu teikt, gandrīz vai visiem arī es esmu kā dēls bijis, kas man ir bijuši tādi labi treneri. Tāpēc tas ir treneris, tas pats kā vīrs. Viņš ir jāatrod un ar viņu ir jābūt labi daudz. Mums ir viltvāržu, kur saskatās YouTube video, pārfilmē viņas latvisku un tad domā, ka viņi visi ir super fitness treneri. Bet starp tiem viltvāržiem ir vēl vairāk arī tādi ļoti gudri un kompetenti. Tas, protams, pēc Dieva ļoti grūti runāt par to, bet es ļoti gribētu tādu vienkārši simboliski apmainīties ar enerģijām. Mēs esam uzdāvinājuši Rīgai Skurstenslauķi, ir tāda neliela skulptūra Skolas ielā, un tad, kad mēs to pieminekli, ja tā var teikt, bijām atveruši, tad Latvijas Skurstenslauķu ģildes priekšsēdētājs Vairis piedalījās, un tā rituāliski iesvetīja, iesmērējot podziņas, lai tagad visi, tā kā Skolas ielā, skolnieki, studenti ļoti bieži nāk, un es pat bieži vien redzu, ka naudiņu tur atstāja, runājot ar viņu un lūdzot visticamāk palīdzību eksāmenam. Es zinu, ka tu gatavojies savai, mēdz būt pēdējai ciņai, un šeit ir tieši tā Vaira, tātad mūsu galvenā Skurstenslauce Latvijā kostīma nogriezta poga, kurai tu varēsi pieskarties tad, kad tev ir vajadzīgs, ievērot to Latvijas tradīciju, ka ja tu pieskarsies Skurstenslauča pogai, tev būs veiksmīga diena. Paldies! Lai tev izdodas. Paldies. Turēsim īkšķus. Paldies, ka bijat kopā ar mani, un atcerieties, galvenais jūsu pretinieks esat jūs paši.